Sveiks, Arvīt! Čau! Ko tu te atkal sarīkojusies? Kas te notiks atkal? Nezinu, kārtējais kaut kāds mokošais pasākums. Kāpēc mokošais? Visu nakti jāsēž pie kompjutera. Vai dieniņi? Nu, īsumā ieskicē, kas te notiek, Nē, nu, kāds ir formāts. Nē, visi forši. Ir daudz laives pieteikušies. Ap 35 plus mīnus kaut kas tur šodien atteicās, kaut kas vēl pieteicās, bet plus mīnus 35 laivas. Kas ir daudz manā skatījumā priekš šitāda pasākuma. Es atvainojos pārtraukšu, bet tur arī, man liekas, diezgan nopietni sportisti ir iekšā, ja? Komandas, ja? Pazīstami cilvēki. Ir ļoti daudz pazīstami, kas... Es zinu, ka daudz no viņiem arī šito pasākumu gaida, tāpēc, kad tā ir viņa tēma. Tumsa nakts, kruķīšana. Jā. Redzēs. Bet, kā mēs šito izgājām ar to, kad arī tie, kas copēs klasikā, lai nejūtās, apdalīti, jā, tad būs ļoti, ļoti vērtīgas balvas tieši par klasikā noķertiem. Labi, kā tu to izdarīsi, ja viņam laivā un viņš klasikā, vai būs tikai, ja viņam laivā nav pano, tad viņš ir... Zin kā, kā tu dabūsi gatavu? Šis pasākums ir šis ir draugu pasākums, šis ir visus goda prāt. Es tiešām neticu, ka kāds šajā pasākumā varētu šmaukties. Tāpēc es domāju, ka, ja cilvēks pateiks, ka viņš ir klasikā noķēris, tad mēs skaitīs iekšā klasi. Labi, jā. Klasikā. Jā. Tā kā... Skaidrs, Arvīt. Labi, lai nezinu, ko novēlēt. Īsa nakts. Lai daudz darba, ja tā būs īsa nakts. Lai daudz ko skaitīt. Jā, kaut kā tā, jā. Jā, davai vecēs. Davai. Turās, čau. Čau, veči. Čau. Kā komanda? No kurienes, kas, ko, ātri, īsi? Saulkrasti. Esam pabijuši jūras ūdeņos. Jā. Ceram nostartēt normāli. Komandas nosaukums mums apliecina to, ka kā būs, tā mēs arī saucamies. Tā ir saucas. Tāds opē bieži ir. Kā būs, tā būs. Jā. Tā kā šoreiz... Pirmo reizi šinī? Nakts? Jā. Nē, es esmu bijis citā komandā. Citā. Kā toreiz bija rezultāti? Nekas dišs nebija. Neesam bez nakts tops speciālisti. Bet visi mācās. Arvis teica, būs arī tiem, kas klasikā kaut kādu veicināšanas klasika. Jūs pat nav panavu virsū, tikai klasika. Mums bija cita laiva domāt, bija šī tehniskas problēmas, esam ar citu laivu, tā kā super klasika. Pārbaudīsim, ko mākam panākt. Davai, veči, lai veicās. Turās. Galvenais vaininieks pasākuma, viens no galvenajiem. Ko tu te dari tagad? Tev nav jāgatavojās? Es jau gatavojos. Pārbaudu, vai starta vietā ir zīds. Viens apsarīts paņēma uz Zandartam domātu gumiju. Pagaidz apiešu otrā caurspīnu. Pastāst īsumā, kas, ko, kurie tie vitē mači šitie, kuros tu taisi pēc kārtas? Tumsas kauss 6. gadu notiekās. Cilvēkiem patīk, ir, kas gaida šito pasākumu, kam patīk pa nakti ķert, sevišķi, kas ķer live tehnoloģijām. Mēs sarīkojam cilvēkiem svētkus, lai ir tāds pasākums ar labām balvām, foršu atmosfēru. Es domāju, ka šodien arī viss būs laiciņš kausa pasūtījumu. Būs silta nakts, forša, es domāju, ka būs daudz lomi, lieli un cīņa tur ies vēl šitā līdz pašam rītam. Jā, tur jums esat šodien izdomājuši, vai kad arī tie, kas būs klasikā veicināšanas balvas? Jā, no NGT ir arī balvas klasiķiem tas par viss, lielākajām zīvīm. Tur ir vēl par visādām nominācijām tā, ka pie balvām tiks daudz. Es ceru, ka nebūs tā, ka viena laiva visu savāks. Jā, bet nav tā, ka šogad ir dalībnieku skaits, var teikt, lielākais. To mēs redzēsim vēlāk, varēs uzfilmēt pēc reģistrācijas, tad mēs zināsim, jo tur kaut kas atkrita, kaut kas vēl pieteicās, tad redzēsim. Plus mīnus, tad apstīsimies, jā. Bet visi cieņi, auga pasākumi. Augam, jā. No idejas 6. gads viss ir ok. 6. gads cilvēkiem patīk, pašiem grūti tā nakts, bet vienreiz gadā var pieciest, jā. Jā, forši, visa atmosfēra, es pats piedalījies, zinu. Jā, un arī paldies Gintam, kas palīdz visos pasākumos. Labi, jā. Davai, lai tev daudz darba un tad ātrāk nakts paiet. Jā, jāliek nos kāds, viss jāiet. Gatavi. Ej, darbojiet, čau. Kas pa komandu, no kurienes? AJ. AJ, ok. Rīga. Rīdznieki. Pirmo reizi? Nē, es pirmo reizi. Es jau otru. Tev otro reizi, jā. Kādi plāni, uz kurieni?
Daugava, Ķīša, viss ezera. Bet ir jau treniņi bija, kaut ko Jā, paskatījāties? vakar bija, bet baigi negatīvi. Bet vairāk kā laiks, man liekas, šodien krasi ir samainījies. Jā, Jā, tā kā būs interesanti. būs smagi, man liekas. Nu jā, bet, nu, Smagākais jau ir tā līdekļa. Mūsu skatījumā, es nezinu. nu labi, tu jau neliksi uzreiz tā iekšā pano. Sāks takš ar kaut ko vai asaru vai līdeku, ko jūs izplānojāt. Doma ir ar asaru sākt. Atradāt? Jā. Ir labs Ir izmērs. labs, jā. Lai viņš tur būtu Nu, šodien. jā, mēs viņu tā noglaudījām un nolikām atpakaļ smuki. Teica, nu rītā. jā. Okay. Pateic viņam, ka atlaidīs, lai neuztraucās. Jā, absolūti. Teicu, lai veco māmu, veco tēvu pasauc. Labi, vīd, davai, turās, lai neasakas. Davai, čau. Paldies, čau. Šitas ir labs. Nu, ja neķerās, tad šašliku uzcep. Ārvis kā parasti ar izdomu. Sakārto cepuri. Es sākšu. Aka. Čau, veco zēni. Čau, veco zēni. Nu ko, satiekamies katru gadu jau. Tu kuro reizi? Otrā tev būs. Jūs šām auksiet pani? Panakti vai klasika? Da jebkā. Tu zini, ka uz godīgumu principu? Kad tik var asaru dabūt? Ak, Jau tā. pagājuši gadu nedabūjām divus, tā būtu trešie. Valeči. Kādi plāni tagad no rīta, no vakarā, no rīta? Ne uz Tad asaru. mēģinās kaut kādas asaras noķert kaut kur. Bet uz treniņās bijāt? Treniņos bija, neko nedabūju. Tu vispār klausies, Biju 2 nedēļas, lielākais asaras man bija kaut kā 27. nebija, tā kā varēja arī nepieteikties. Jā, bet es Bet aliņš viņam pārskaitīju jau naudu. un aliņš. Runāliņš. Labi, vecie, davai, lai veicā. Davai, čau. Laivu noparkot, Jā, āķi uzasināti. visi gatavībā. Kā komandas sauc? HMNS Un Krakenfests. Esat bijuši jau ar mums naktī pirmā? Vispār pirmie sači. Nekad nekur. Nekad nekur. Nu, Tikai tad jā. pagalma līgā. Šitā ir, jā, arī līga. Nē, pirmie. Maleči, jā, kā izdomājāt? Nu, jā? Mums piedāvāja Piedāvāja, pierunāt. Kurš tas bija? Kā uzvārds? Toms un Gats. Ā, Mēs jāpiedalās un Jūs griežat padau, viss sanāk paši, ja klasikā lai? mācamies. Nē, ar ekrāniem mācamies. Jā. Kaut Kāds ko plāns ir tagad, ko darīsiet? No vakara, no rīta? Nevar atklāt. Video būs vēlāk. Sāks ar asaru bišķiņu. Ir atradāts? Zandārs. Netaču mēs Asaru mēs asara vispār. dzīvē nekad esam ķēruši. Pamēģināsim, zini. Nē, jāsāk kādreiz, ka kaut ko sāk, tad jau kaut kas aiziet. Protams, nē. Es domāju, ka būs labi. Okay. Galvenais, zini, pirmās sacensības Jā, pamēģināt. uztraukums. Patīk, nepatīk. Skaidrs, ka patiks. Lai veicās, lai ir davai. Tā mierīgi lēnām, neskrienam. Tu palēnināt to kaut. Čau, veči. Čau. Kādi plāni? Makšķerēt. Lielākie. Jā, Kaut kas ir apdomāts. Jā, treniņos bijāt? Nebijāt. Nu jā, ko tu trenēties? Vai ne? Katru dienu savādāk. Tieši tā. Skaidrs. Jā. Bet tu sāk asarīt, jā? Jā, ar šienā. Nu, jā. Vakarā, kamēr zini, ka Un līdeku No rīta. no rīta, uz rīta cēlienu. saicīgā un no Nu, rīta. pieskaldīs šitās to zandarts un tad jau tā, čilā vienu līdeciņu. Tālāks piezojās, zini, kā astart ir. Labi, sarunāts. Davai. Lai veicās. Tiek pārunāti plāni jau, ne? Bet tas tāds savējie te ir vai? Jā, maleči. A, kad tad ķers? No rīta? Nē, uz rītam nevaram. Nē? Tagad pat mums vajadzētu visu sakārtot. Ko darīs asars? Vakarā. Rīt. No rīta asars? Redzi, tikko tie čaļi teica otrādā. Zandars diezgan agri, ne? Aha. Pēc mūsu pieredzes. Okay. Bet bija treniņā kaut ko? Nu, jā, cik laiks atļaujušies vētru šodien. Asars tieši vakarā sūdīja pēc 9. Vismaz mums. Jā, no rīta par foršāku. Labi, ir, davai. Nesakas. Kā jums komanda saucās? Elektročaļi. Ak tā. Vai motors ar benzīnu arī ir? Ir. Aha. Motors un benzīna. Kādi plāni? Atpūsties. Tas jā, nākošais, tālāk. Kaut ko noķert arī. Labi. Esat bijuši treniņos, kas ko? Nē, varētu teikt, ka nē. Nebijāt, jā. Vairāk uz amatieru pusi. Jā, es arī skatos, kādiem 5, 6 prasa īsti ne atpūta, atmosfēra.
Jā. Tā redzēs. Pagājuši gadu bijuši tajā pasākumā. Patika, jā? Patīk, jā. Jā, nu arī. Es arī pats ikdienā, ja Panāk. braucu sopēt, es braucu no vakara līdz rītam. Man tas kaut kā patīk. Jums ir pano, jā? Griezīsiet? Ir, jā. Okay, bet treniņos naktī? Vai tagad no Rekučaļi brauc no vakara, viņš saka, labāk Žanis ņemo, pēc viņu uzskatiem. Ko jūs darīsiet? Mēs laikam mēģināsim sākt ar vienkāršāko. Ar asariem. Ar asari, jā. Vieni no rīta. Nu jā. Nē, nu labi, ok. Gan jau taktika ir izdomāta, pie viņas pieturās. Lai veicās, davai. Davai, turās. Čau. Ko es tur daru? Es pats nezinu, ko es tur daru. Man ir rekords, šitais te man ir pasaules, viņš saka, ka šitais neprot aizvērt 5 asarus. Jā. Tāpēc viņš pasauca mani. Es aizvēršu viņam 5 asarus un tad iešu gulēt līdz rītam. Jā. Kas uz Zandartiem? Tas uz viņa Zandarta? Zandarti ir viņa, jā. Zandarts ķers viņš, jā. Jā, līdaka tad tā kā būs. Kā dieviņš dos. Līdaku mēs ieskaldīsim kaut kur pa starpām, jā. Sveiki, kungi. Nu čā. Jā. Kā ar alkoholu? Nelietojam. Vēl jūt. Tāpēc komandas nosaukums stabils. Jā, nemainīgs. Pareizi. Kādi plāni šodien? Mati plāni. Plāni. Mati plāni. Nē, nu ko, Žanis ir visur, es 2 naktis patrenējos. Jā, to es gribēju dzirdēt. Tālāk. Žanis ir visur, bet viņam tā apetīte, kā kurā vietā un... Pa vidu lejā, kur viņš dzīvo. Pa vidu lejā? Pusūdenī lejā, viņš pa grunti. Ja arī... Tā lieta, viņš ir visur, gan uz grunta, gan augšā, gan pusūdenī. Jā. Un noteikti viņš arī visur. Augšā. Tā, ko sāksiet? Asarīt. Es domāju aizvērt asarīt, lai sirds mierīgi un... Vajag no nulles aiziet prom? Jā. Ir asara vieta. Jā, tāpat tās. Pilns. Asaras ir nenormāls. Un labs izmērs. Un tad tu izmēri, tas ir tāds, nē. Tas kā paveiksies, kā dieviņš dos. Jā, kā dieviņš dos. Okay. Kaut kā 3.5, 3.8. Tas jau, 3.7 ir bijuši, bet tas ir tāds pa dienu, zin kā. Deku tur sola, ja tu būsi godīgs un izvilksi klasikā pie balvas, var tikt. Tu esi godīgs? Kas jauns? Nē, labrīt. Tā kā, ja tu copē un klasikā arī var Žani ķert veicinošas balvas, tiem, kam nav pano, piemēram, vispār. Jā. Tu kersi ar pano, es klasiku. Jo tā kā jau ir nolemts jau, kad, ja tev nav pano, tad panistī uzvarēs Žaņa pasākumā, tad, lai viņiem nav bēdīgi. Labi, vīri. Par to runāsim citā intervijā, par BAM. Arī tiesa. Davai. Ir satrenēts? Nē, īstenībā. Šīs nedēļa varbūt tā nebija tik treniņiem veltīta. Sanāca tā, ka varbūt viņš tāds haotisks grafiks viss sanāca pirms šīm sacensībām, tāpēc baigā treniņš mums īsti nebija. Tā kā mēs brauksim uz iepriekšējo gadu iestrādnēm. Ok, bet ko doma, uz kuru puses, kas Līdaka, Zandarts? Asars pirmais. Asars. Reku viena grib no rīta vakara labu copu uz Žaņa iet ārā, atstāja uz rīta klasi. Mēs noķersim 5 asarīšus, tad darbāksim noķersim Līdaciņu vienu. Tu kā sarunāts jau, kur viņi gaida. Okay. Un tā visu nakti... Tad naktī mēģināsim atrast... Purinās tos Zandartus. Mēģināsim atrast metrs 40. Labi. Mūsu ekipāža ir ļoti bieži maina savus plānus. Sacensību laikā. Tas, ko mēs tagad sakam, Šeit arī ieraksts tikai tā kā būs tikai kaut kāda, tā kā var runāt, neviens par to nezina neko. Jā, labai vīri nesakas. Jā. Sveiki, kungi. Prieks jūs redzēt. Jūs jau, man liekas, ir kādas sacensības, kur jūs nepiedalāties? Bija jau uzmātu. Kaut kāds viens. Tas vienkārši bija pa tālu. Nē, nebija laika. Kad jūs strādājat, jūs jau pa ūdeni vien tik dzīvojat, ne? Es tikko atlidoju. Pa taisnu no samaļota uz šeien? Tā jau taisnu uz laivu. Tu biji treniņā? Jā. Ir zivs? Nebija. Neviena zivī nebija. Ne treniņa? Uz Līdaka un Asarī bija. Bet tu zini, plāns ir? Pano, šmano, viss kā parasti, jā? Ūdens ir, zivis ir. Man liekas, ka jūs visus 6 gadus neesat bijuši, ja visus ne.
Nē, visas nē. Nē, pirmie nebija. Pirmie 2. Jā. Bet, nu, ko darīsiet tagad vakarā? Ejam gulēt. Viss? Davai, veči, neasakas. Davai. Turās. Kuro gadu piedalies? Tums Kalsā pirmo reizi piedalījos. Paiem no mūzikas tālāk, tāpēc es domāju, ka fonā ne... Tums pirmo reizi? Tums Kalsā pirmo reizi, jā. Jā. Nu, treniņi bija? Nu, man godīgi sakot, nē. Es vasariem trenējos tam vasaras čempionātam. Tāpēc varbūt tā kā tu izēji ārā, lai tā kā saprast no rīta, kas notiek? Nē, man sanāca tā, kad Ruslans, kas mums ir tā kā otrs komandas dalībnieks no ekipāžas, viņš bija sarunājis ar kaut kādu darba kolēģi, un tas kaut kas viņam tur notikās, nevarētu, viņš man vakardien pazvanīja. Tu tā kā rezervists? Aizvietoju iztrūkušo sportistu. Tam Asaru Kausam, Asaru mačiem arī brauks, piedalīsies, jā? Jā, Asaru Kausā, jā. Okay. Šodien plāns? Nu, redzēs, pasariem it kā ir skaidrs. Līdaks un Zandars. Ruslans teica, ka viņš zina visu. Ruslanam viss plāns ir gatavs. Labi, un sveicāt. Davai, čau. Sveiki, kungi. Čau. Jūs te krastā iekšā arī brauksiet? Jā. Jā, ir plāns iebraukt. Nē, mēs 12 dienu. Pēc 12 naktī. Nē, dienu. Naktī jāgur. Bet te jau būs viss beidzies. Tas nekas? Ko brauksiet uz kur pusi? Asaras, Līdaka? Sākumā Lidika, pēc tam Asaris, pēc tam Zandars. Un no rīta, kas paliks pāri? Maižanas. Jautājums nav. Bet ielaid laivu neaizmirst. Jā, paldies. Davai. Čau. Gribās paprasīt, kādi plāni kungiem? Plāni. Plāni. Plāni ir saķert visas zivis. Jā. Trīs Zandarti, vienu Līdaku un 5 Asaris. Tādā secībā visdrīzāk arī. Tādā Zandartiem sāksim? Jā. Visdrīzāk. Jā. Domas nemainīs. Bet braukāsimies. Treniņi bija? Treniņi bija. Kurā krogā? Nē, bija gan Ķīsī, gan Lielupē, Daugavā. Labi, tagad iekāps laivā, uz kurien mauks? Vat vēl nezinām. Kas? Plāns nav gatavs? Ir A un B. A un B ir. Kā tā iegriezīs? Skatīsies, kā izšķirsies laivas. Tu domā, ka tur uz ko? Jā, nesapratu domu. Tā tur, kur visi aizskrien, tu nebrauks? Nē, tur nesita. Skaidrs. Bet tā visi tā kā uz vienu vietu bija? Tavu? Jā. Traks var palikt. Labi, lai tev veicās. Lai tev arī veicās. Vai. Čau! Čau! Jūs prieks atkal redzēt? Sarkandaugavas Tumsas Kaus. Jā. Debitanti. Kā debata nav bijuši? Nē, mēs debitanti. Es pirmajā biju, pašā pirmajā. Bet tu ar kaut ko citu, tu nebijus kopā nebijāt? Es neesmu bijis, man pirmais absolūts debitants. Jā, treniņi bija? Bija. Ko darīja? Ķērām ziltiņas. Kur? Upē. Skaidrs. Jā. Šito var teikt, jo ieraksts būs vēlāk. Mēs Daugavā ķērām asarīšas. Jā. Lielupē ķērām zandartiņus. Un tagad ielieks laivā. Jā. Ko darīs? Uz kuru mauks? Uz kurien? Mēs mauksim asaras ķert sākumā. Jā, tā kā uz Daugavu. Aiztaisīs, pēc tam Līdaku. Ja būs bišķiņ, jā, Līdaku. Bet ar Tumsu sāksies Žaniku. Jā, un tad jāsaķer zandarti un tad iesim all in. Tad meklēsim lielo mammu. Jā, tad uz izaugsmi. Jā. Okay. Jā. Skatīsimies arī, kā pārējiem. Tie, kas būs lieli par Rīgu, jau redzēs. Sākumā jau būs rezultāti. Jā, sekosim līdz rezultātiem. Jā, būs kaut kādi. Pēc tam vēl. Centīsimies negulēt. Ir šitās spičkas ir ko acīs salikt? Ir, mums ir patronas līdzi. Patronas paņemsim. Tad visi jautājumi. Bet tev vēl tas vecums, ka tu tici šitādiem? Bet, vairs jau tā kā. Vairs nē. Bet, vienalga. Bet tāpat vajag izdzert. Bet enerģija ir nedaudz izdzert. Labi, ko? Lai jums veicās. No rīta apstīsimies, kādas. To baigi vēl redzēt no rīta. Tiem, kam ir protokols pilns. Tie, kas tieši Tumskausā, un tie, kas ir, kam iet sūdīgi, tie reiz 2 ir uz leju. Nebrauc uz finišu. Nē, viņi ir piekusuši, un plus vēl nav zivis. Tad tur uzreiz var redzēt. 2 pakāpieni zem. Mums ir pārliecība, kad mēs protokolu varam saķert. To visiem te tādi ir. Te neaizmirst. Savādāk jau nav jāgas startēt. Davai, kungi, kādi plančiki. Tu jau mums asaru speciālists. Skaldīs asarus. Nav plānā. Laikam
Ko? Nē, es ar Olafu. Olaf, kur tu aizgāji? Olaf! Tu nav Olafs. Olafs ir tur iekšā. Labi. Olaf. Vasaras jau nekad nav problēma, bet vajadzētu visus virs 3,5. Tā gan būs problēma. Bet bija zini, kur? Jā. Ir jau plančiks ir, jā. Uz asaru, jā. Viss pārējais baigi neesam gatavojušies. Bez pano, ar maziņu motoriņu. Jo ir sveicinošas balvas tiem, kam nav pano, kas dabūs kaut kādu zandartu, bija izreklamēts, kad ir labas balviņas. Tā kā ir arī vērts pacīnīties. Darīsim, ko varēsim. Labi, davai vecais nesakas. Vēla. Jūs baigi negribat runāt, es dzirdēju. Mēs gribam runāt no rīta. Saprotu, tā kā būs pilns maiss, ja? Rīt gudrāk, kad vismaz maiss un gals vaļā būs. Labi. Pagājuši gadu baigi daudz sarunāja un bija kā bija. Bija kā bija. Pats sliktāk. Davai, nesakas. Arvīt, kā iet? Pieras labi. Pieras labi, daudz cilvēku. Daudz cilvēku. Bez forši. Krūta, jā. Visi tauri ir. Cik palika līdz startam? 15 minūtes apmēram. To tās uztaisīsim uzrunu pa laivām. Brauksim ārā. Tu saki, kad tad es ieslēgšu arī telefonā. 40 sekundes. 10. Tā, tumsas kals, 6. reizi, tūlīt būs startiņš. 1. Tātad pagājusi pusotra stunda no starta. Mārcis iepazīstinās, kas ir noticis. Īstenībā es biju gaidījis, ka starts būs aktīvāks, bet tāpat tās džeki vēl. Tagad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ekipāžas ir aizvārušas uz asari. Pasaki par tiem 2 asariem. Jā, un mums bija tā, kad Lucky Jones dabūja 44 centimetri. Un pagāja kaut kādas 15 minūtes un viena ekipāža, kuri ir Suncoast Fishing Team, dabūja 45 centimetri. Tā kā, tas īstenībā Vai mums 44? Jā, reāli iespaidīgi. Bet zandarti gan mums pagaidām tikai 4. Tieši satumsīs. Jā, tad jau sāksies, jā. Bet 2 no 4 ir noķerti pasakā, 46 un 50 centimetri. Ar pano ir 63 un 69. Tā kā, 69 tagad ir pagaidām lielākais, bet kas man izbrīna īstenībā, ka vakarā viena līdekļa bija. Varbūt visi līdekļi uz rītu atstāja. Tā izskatās, jā, ka visi... Rodervišs tā, brukt virsū, jā, vajadzēs termoselu virsū. Jā, bet nē, īstenībā cepar nostakti pus 11. Bet džeki turpina sūtīt asaras, tā kā arī vakarā cerās. Tā, labrīt, kungi! Zupu uzvārījāt, maizītes sagriezāt? Zupa gatava, maizītes nebūs, miegs nāk kā traks. Izskatās, jā. Cik tur palikušas līdz beigām, kā vispār? 5 minūtes. Jā, kā iet vīriem? 9 minūtes, rezultāti ļoti labi, bija 119. Jā, lielākā līdzekļa 119. 45. asars. Jā. No lielākajām. Tas, man liekas, asars no paša vakar iekrit, jā. Bija 44 un pēc tam uzreiz 45. Zandarti pa nakti krita smuki, kā jau tumsas kausā. Jā. Kas ar zandartiem lielākiem? Kas tur tagad izskatās? 85, man liekas, lielākais zandarts. Kas tur izskatās priekšā? Tīma asakainē. Jā, ok. Tur ir Adrītis ar Karpenkovu, viņi ir pirmie pārliecinoši diezgan, viņi jau tā bija pārliecinoši, bet viņi tagad ir uzaudzēja vēl asaras, to vēl tagad citi neredz, tāpēc, ka mēs pēdējo stundu izslēdzām rezultātus ārā. Otrajā vietā ir NGT, un trešajā ir arī asakainē. Tā kā, ja nekas tad pēdējās 5 minūtēs nenotiks, tad ir piedestāls ir 2 asakainie un NGT. Ok. Labi, kas klasikā notika?
Nē, Džeki savilk īstenībā Bija labas ziņas klasikā, jā. Jā, jo tur vienā brīdī bija, teiksim, pus uz pusi. Nu, nebija tā, ka kruķītāji tur baigi savilkuši bija. Tā kā, bija, jā, kad bija pus uz pusi, nu labi. Tagad, kad apstās to tagad beigu rezultātus, un te izskatās, jā, nu, kad kruķītāji tomēr savilk vairāk, bet... Bet, ko nevar teikt, nu. Nu, ok, dabi, tad gaidām visus. Gaidām dalībnieku. Gaidām dalībnieku, sēdam zupu. Un ejam gulēt. Un ejam gulēt. Tā vai. Kam tā laivu meklē savē? Nē, mēs. Tā, VIP паркинг tas saucas. Сегодня зарплату не получили. Метр 20 не получили. Nebija, ja? Nē, viņš bija iezīmētā līda, ka mūs pievīla. Pievīla, ja? 3 reizes. 3 reizes. Bet viņa bija tā kā jūs izgāja? Izgāja uz pārunā? Ļoti tuvu. 2 reizes. Ļoti tuvu. Pārunā. Un neiekrīt. Neiekrīt. Nu kā, miedziņš? Miedziņš. Vispār nav. Nav. Gonka laba? Gonka laba. Protokolu aizvērām, viss kārtībā. Labrīt, kungi. Labrīt. Jūs tur nebijāt startā atnākuši, tad vismaz jūs var uzvarsīt finišā. Kaut kur pa augšu esat, laikam, tomēr, jā. Nu, jūs jau nezināt beigas, ja jums... Zinām. Tev ir... Ir ielikt, jā. Grūta nakts? Interesanti. Grūts rīt. Grūts rīt. Uz rīta puses ir miedziņš? Vai tāpēc, ka zivs vajadzēja pievilkt vēl konkurenci? Labi. Neizdarījām to, ko gribējām beigās, jā. Kas pievīla? Asars. Asars? Jo Zandarts bija paredzēts 60, lai būtu visi 3, tā arī sanāca. Jā. Līda, ka 1,19 m īsti jau nebija gaidīta, bet metru bijām paredzējuši, ka vajadzētu noķert. Jā, bet bija iezīmēta, kuru līdaciņa? Tur bija viņas vairāk kārt noķerts virs metra pēdējās dienās, tā kā tur viņas ir. Tur bija. Okay. Tad jau viss kārtībā. Jā. Labi, tad ēdam zupu un gaidām apbalvošanu. Paldies. Tā neizskatās sejā priecīgi. Mēs vienmēr esam priecīgi. Jūs ļoti atvainojas. Tā izpaužās prieks, ja? Mākšķerēšana ir prieks. Labi. Ne, mēs neesam no tiem, kas saka, ka rezultāts jau nav svarīgs. Un šoreiz nebija tik labi, kā gribējām, bet mēs esam mākšķerēšana. Tieši tā. Tas ir galvenais. Labi. Kā gāja? Vakarā bišķi ieberzāmies ne ar to, ko gribējām. Tāpēc bišķi plāni pamainījās un no rīta dabūjām darīt to, kas bija jāizdara vakarā. Nu jā, laiks ir tik, cik viņš ir. Bet, kā mēs sakam, ceļot ir forši, bet sopēt ir vēl foršāk. Davai. Bija labi? Jā, 3. vieta. Maliči. Nav jau slikti. Tagad zupu paēst. Tagad zupu, jā, izgulēties. Nu. Un spēks ir karot cilāt, visu nakti vicināja. Jā, nav nemaz sajūta, ka nebūtu gulēts, ir jau pierasts. Pats labi. Jā. Bija kārtīgi treniņi. Treniņi sev attaisnoja. Jā, nedaudz žēl pa pēdējās minūtes tur Asars aizgāja tās baigi labais. Es domāju, ka tad mēs būtu vēl kaut ko pagrozījuši tajā tabulā, bet... Nu ir kā ir. Tāpat labi. Čau! Atkal čau! Atkal čau! Labrīt! Pēc 12 pa jaunu jāsveicinās. Vakar tikāmies. Kā gāja? Nevarējām līdekli noķert. Kādā tā? Nu, pusstundu bija laiks, nevarējām noķert. Tā nav jau ciet, neaiztaisījām. Nē, līdekli ietraukt. Kā jums gāja? Mēs aiztaisījām, jā? 4. palika. Tur kaut kāda baigā sīvā bija, man liekas, pašās beigās pa punktiem gāja. Nu neko, redz, tu nebija treniņos. Vot rezultāts. Nav ko lidināties apkārt. Labi. Zivis pieskaldītas. Kā gāja? Sākums bija labs. Un pēc... Bet tā, ka jūs prasījāt par plāniem, tad plāni bija sākt ar to vienkāršāk, un tas vienkāršākais izrādījās tas pats sarežģītākais. Asars mēs tā arī nesalasījām visus. Nu, re. Bet nu nekas, gonka interesanti naktī. Pārvarējām nakts depresiju, tad jau sākās kaut. Nu jā. Cīņa ar miedziņu un... Tas ne cīņa ar bezcopu. Nu jā, labi, ir davai ēdam zupu un gaidam apbalvošanu. Un ko tur rāda? Bildes. Dziesmu dēļ. Nu, tā kā uzdziedājāt ar laivā, lai miedziņš nenāk. Tikai dancojāt? Jā. Pa viļņiem. Okay. Kā gāja? Kā teicu, aizvērām protokolu. Aizvērām protokolu, bet tie izmēri zivīm ir tādi, ar kuriem grūti konkurēt. Jā. Nu neko. Būs labi, gonka interesanti, viss kārtībā.
Mači interesanti naktī Protams. cīnīties. Jā. Ar miedziņu vēl, ar zivīm. Jā. Pirmā tā kā. Jā, tā nakts ir tā, ja ķerās, tad viņi paskrien ātri. Ja neķerās, tad ir tāda. Nu jā, tad vēl kāds. Tad ir grūti, jā. Un tā visu dzīvi. Un tā visu dzīvi. Paturmēsim. Āreče? Nu, aizvedīs tiesnesim. Ir kaut kāds dīls vai tiesnesi? Nē, vienkārši viņš teica, iet kaut kas tad. Aha. Nu jā, mači paredz, ka var arī uz godīgumu principu visu un var arī atlaist un neatlaist. Kā gājums? Smagi. Smagi. Mēs nebijām trenējuši šito te asari. Vispār nebijām trenējuši. Asari smagāk. Likās, nu kas tur pa asari nesasist? Nu, Jā. nesasist. Aizsiet ciet ieliks otrā. Tas parasti tā arī uz otru pusi. Jā. Ko likās, kā asari, kas tad tur, jā? Un, Nu jā, un tā tad paņem un otrādi viss notiek. Jā, traki, bet mēs tur paskatījāmies, un zini kā, ja arī būtu tas asaris, tad tāpat ir kaut kāda, nu, pāris vietas augstāk tā kā. Bet, nu, 3 noķērām, asarīši izmocījām. Nu labi, davai tagad mokat zupas katlu. Davai, tas labi. Jā, davai. Paldies. Nu, vīri pāris vārdos. Piedziņš bija? Jā. Dabūji pagulēt? Ne. Nedabūji? Zīvi dabūji? Asaras smūgi dabūjām zandards, bet līdek, kā es jau teicu, kad būs grūti, nedabūjām. Nedabūji, ja? Ak, tu. Vajadzēja vakar kaut kad sarunāt piesiet. Jā. Nu, jā. Bet nesanāca, jā. Šodien nebija līdeku diena. Līdeku rīts, ja jūs uz rītu atstājāt. Žanis ciet, ja? Jā. Labs? Viss smūgi, jā. Lielākais 66 vai 68. Okay. Nu. Bet, nu jā, daudz bija, bet ne līdeks. Labi. Ir spēka karot pacelāt? Bišķīt ir vēl. Vēl ir? Bet nu drīz nebūs. Jā. Karot var pacelāt, ir spēks? Tagad ir, kad Tagad ir, jā. Tagad ir. Pirms tam nebija spēks. Nu, izpildīja, ko gribēja. Aiztaisīja visu. Asarus. Attaisīja visus dezalkoholiskos aliņus. Labi. Aiztaisīja asars, jā. Tālāk. Tālāk braucām. Līdek nebija. Ar zandarts nebija draugos? Ne līdek, ne zandarts, jā. Ne, līdeks bija diezgan. Tikai, nu, tas izmērs. Pievīla mazliet, jā. Ne mazliet, bet diezgan. Ja salikt divus kopā, tad viss būtu kārtībā. Jā, pārgājot vienas pusēm un no otras. Nu, vienvārds sakot, jūs jau tā kā no vakara jau salikā. Mums pavaicās vakara, mēs gājām uz klasiku, uz līdekam gribam dabūt. Jā. Mēs metēju klasika ar parastu, nu, vazani gumiotru, 12, 14, 16 centimetri, stāvoju priekšā. Es no aizmugurs ar Big Bite. Nu, bija ieslēgtā ārā. Nu, bija ieslēgts, bet mēs nemetām pano viņu. Viņš vienkārši gāja mums līdz mēs skatījām. Lai redzat, kur ir zāle. Nu, kāds zāles. Un iesita jau pirmā lideka, tur bija kaut tur pus 11, nu vēl bija. Gaišs, vēl tāds gaišs. Palīdzēja. Vakar līdeciņi. Vakar līdeciņi. Okay. Nu, sākama maza. Cik jums bija tā līdeka? 97. Labs izmērs. Tā forša, jā. Un pēc tam panākta salasēm tur žāņus. Bija dažādi. Nu, daudz bija. Nu, daudz nebija. Nu, bet, 7, 8 gabalas. Un vēl zemmērē arī bija. Daudz. Un tad no rīta asarīta aiztaisīja. No rīta vajadzēja asaras ir, jo mums bija 2 Nē, mēs vakar bijām aizvēruši, bet mums bija maziņi. Jūs pieaudzējāt? Pieaudzējām. Kāds 25 centimetrus no rīta pieaudzējām. Nu, okei.